Dievs, tava zeme deg. Kā saglabā varu? Jo faktiski mēs redzam to, ka mēs piedalāmies vēlēšanās, izpildām savu pienākumu, nobalsojam, bet gribam to labāko, lai Latvijai labklājība, Latvija neizmirst, negribas miljārdu parādos, bet nekas nemainās. Jautājums, kā tā? Faktiski tie, kas valda mūsu valstī, saglabā varu visu laiku. Varbūt mainās tur sejas kaut kādas, partijas mainās, bet tie, kas stāv aiz šīs partijām, viņi aizvien paliek pie varas. Un viena no tām lietām, kā saglabā varu, ir skalde un valde. Kas ir šobrīd izdarīts? Tā lielākā opozīcijas partija, kas bija Latvijā, kas faktiski gadiem netika likt pie izpildbāras veidošanas, ir Saskaņa. Tad, kad Saskaņa jau sāk balsot vairāk par 30% iedzīvotāju, viņi vienkārši ņēma skaldi un valdi. Izjāvas, un tagad ir čupā visādām mazām partijām. Stabilitāte, Jūlija, vai kā daži saka, Violetā feja, suverēnā vara, un kas tik nav sadalīts no šīs Saskaņas centra, no Saskaņas, kas ir palicis pāri faktiski. Tas ir viens sadala šo opozīcijas, kas kaut kādā brīdī var nostāties pret šo reālo varu, kas ir paslēpusies mūsu Latvijas valstī, un kas vēd mūsu valsti uz iznīcību. Nākamais ir saradīt visādas jaunas projekts. Ja sarada jaunas projekts, tad uz vēlēšanām šīs balsis sadalās, un faktiski tā valdošā partija, kas ir, tā arī paliek. Jā, viņi varbūt maina nosaukumus, tad vien brīdi viņi tur, es aizmirsu, kā Rekšana tur saucās tā partija, jā. Tad vienotība, tad apvienotais saraksts. Es arī faktiski pie visa tā, kas faktiski Lembergs ir tas, kas uztur naudas varu šeit valstī, jā. Nu, visi tie, kas uz doto brīdi Saeimā, lielākoties ir tie, kas šo naudas varu uztur, faktiski uztur to, ka Latvijas tauta un valsts izzūd. Jā. Pat ir nacionāļi, kuriem faktiski, kuri ar sirdi un dvēseli kliedz, ka viņi ir pa latviešu tautu, bet fakti rāda, ka viņi nav pa latviešu tautu, jo latviešu tauta katru gadu izzūd. Jā. Un šis izzūšanas jautājums nav tikai tāds, tāds, ko parunāt skaisti politiskiem saukļiem. Tas ir ļoti saistīts ar tautsēmniecību. Tas ir klientu kvantums, klientu daudzums Latvijā. Un faktiski šis klientu daudzums vietējiem maziem uzņēmumiem zūd. Mēs esam tāds globālo kompāniju tirgus, mazaņais tirgus, kur izvietot šitos te shopping malls, un tā arī viss. Un nākamais, bez šīs skalda un valda politikas, ir tāda kaudze ar aģentiem dīvaņiem, aģentiem 007 Jamesiem Bondiem, kas faktiski nodarbojās ar tautas uzturēšanu apātiski. Jā. Ja jūs redzat kaut kādos sociālajos tīklos negāciju, pārpilns, visādas kritikas par citām politiskām partijām, par kaut kādām politiskām personām, tad 90% tie ir mūsu pašu drošības dienas aģenti. 10% varbūt psihiski nelīdzsvaroti cilvēki, kuri ar kaut ko nav apmierināti dzīvē. Bet 90% tie ir cilvēki, kas speciāli dara visu, lai kāds neiegūtu autoritāti, kāds neiegūtu 51% un kāds neapdraudētu naudas varu. Jo naudas varas drauds ir šie 51%. Tie vairāk ir opozicionālais 51%. Arī to pozicionāli viņi cenšas saturēt tādu sadrumstalot, lai ar viņu varētu manipulēt ar šo pozīciju. Jā. Tā kā iedzīvotāji skatieties, un ja kāds ārprātā kritizē, tur apsmē, ņirgājās par kādu no politiskiem darboņiem vai politisko partiju, tad skaidri zināt, ka to dara mūsu drošības dienas. Tas ir pats bēdīgākais. Jā. Drošības dienas, lai tā vietā rūpētos par valsts drošību, viņi iesaistās sabiedrisko procesu manipulēšanā. Faktiski to pašu, ko savā laikā darīja VDK. Un drošības dienests dibinājuši LPSR VDK, arī viņš šo tradīciju pārņēmuši. Un šī demokrātija, ko mēs saucam, tas tāds fars. Ja? Tāpēc aicinu cilvēks
darīt visu, lai 31. oktobrī mēs dabūtu šo 51% iedzīvotājs, dalīties, modināt cilvēkus, parādīt to realitāti. Mums nav demokrātija, mums ir demokrātija. Faktiski tāds demokrātijas fars, ņirgāšanās par mums, kur mēs saskaldīti daudzās partijās, un faktiski Latvijas valsts izzūd līdz ar to. Un ja mēs nesaņemsimies un negūsim šo 51% Saeimas vēlēšanās 3. oktobrī, tad mūsu valsts un tauta izzudīs. Paldies par uzmanību! Darām visu, lai 3. oktobrī mēs apvienoties, būtu vienoti stipri, atbalstiet tos, kas pauž patiesību, atbalstiet Valdi Kalnozolu un gūstam gaišu labklājības nākotni. Paldies par uzmanību! Mēs ticam, mums izdosies!